Šo tēmu izvēlējos, jo tad, kad man bija 20, 30 gadi, tad tas bija vecums, kad bija jādomā, kā nepalikt stāvoklī. Piekritīsiet tam, kam ir jau pār 40 un 50 sievietes. Vai ne? Un tagad, diemžēl, ir tas laiks, kad tieši šī vecuma meitenes saskarās ar to, ka nevar palikt stāvoklī. Un pie manis vēršās šie pāri, un tāpēc es nolēmu iedziļināties šajā tēmā, jo es domāju, kas notiek? Kas notiek, kad jauns cilvēks, jauna sieviete, kurai ir tāds vecums, kad auglība ir vislielākā, nespēja palikt, nespēja kļūt par māmiņu. Tāpēc šobrīd es aicināšu katru, kuram ir viņu apkārtējā lokā jaunas meitenes, kuriem ir zināmi cilvēki, kuriem ir šāda problēma. Esiet viņiem tuvumā, un to, ko jūs šodien dzirdēsiet, jūs sapratīsiet, ka veselības koncepcija ir tā, ka šiem cilvēkiem var palīdzēt. Un arī par naudu parunāsim. Kādas ir izmaksas tajā visā. Par naudlības izplatību paskatoties to, ko es jau minēju, kad šobrīd Pasaules veselības organizācijas dati pēdējo 30-35 gadu laikā, tas ir mana bērnu vecums, tāpēc es tā paņēmu šo periodu, ar neauglību skar katru 6. pasaules iedzīvotāju, ja, tie 17,5%. Tas cipars pieaug ar katru gadu. Un Latvijā neauglības skar 13 līdz 15% pāru. Tas ir ļoti liels cipars manā uztverē, jo tie ir pāri, kuri varētu radīt bērniņu, un tas stāsts, par ko viņš būs, ko cilvēki dara tādā gadījumā. Viņi, protams, meklē palīdzību pie ārstiem. Tās tagad būs par to, ko šodien šeit ļoti daudzi stāsta, vai tas būs par veselību, ja mēs vēršamies pie mediķiem, vai nē. Tas, ko piedāvā mūsu medicīna, tās metodas ir, tagad esiet gatavi visādiem svešvārdiem. Ja? Man viņi ir jānosauc, es domāju, ka mediķi ir izdomājuši tik daudz sarežģītu vārdu, lai saputrotu cilvēkiem galvu tā, lai viss liktos ļoti sarežģīti. Kaut gan mēs ļoti labi zinām, ka veselības koncepcija ir tikai elementāra. Tātad, intrauterinālā inseminācija. Kas tas tāds ir? Tā ir visvienkāršākā metode, kad attīrīta partnera vai donora sperma tiek ievadīts dzemdes dobumā. Izmaksas šādām procedūrai vienai procedūrā ir no 300 līdz 800 eiro. Otrais ir in vitro fertilizācija, jeb IVF, kā sauc daudzas meitenes, ko es dzirdu TikTokā, kas par to runā. Tā ir sarežģītāka, taču efektīvāka metode. IVF ir apaugļošana laboratorijā ārpus tātad sievietes ķermeni. Jūs redzat, tur ir ICSI, tā ir IVF veids, kad viens spermatozīts tiek tieši ievadīts olšūnā, ja vīrietim ir spērnas problēmas, piemēram. Un tagad ir trakākais tas, ka es dzirdu, kad šo te pielieto, kad sievietei jau ir veselības problēmas, tad viņa jau patiesībā nav vesela, lai kļūtu par mammu un vispār ienēsētu to bērniņu. Tas tad, kad ir olvadu aizsprostojumi, kad ir endometrioze, kad ir smaga vīrieša neauglība, kad patiesībā ir jāstrādā ar cilvēku, mēs jau zinām, ir jāiet veselības koncepcija, bet šeit, ko dara ārsti, viņi par varītēm cenšas iet pret dabas likumiem. Kādas ir šeit izmaksas? Tātad IVF ar savām olšūnām ir 2000 līdz 3500 eiro. Un, ja iet ar tur, ir tas otrs veids, tas ICSI, tad ir vēl papildus 500-800 eiro. Es, ka izdzirdēju tos ciparus, es sapratu, tas ir foršs biznes. Tas ir vienkārši superīgs biznes, kur cilvēki saprot, kā var pelnīt uz kāda nelaimes. Trešais. Olu un embriju donācija, kad savas olšūnas nav izmantojams. Tiek izmantotas donoras olšūnas vai jau sagatavots embriju, kas tiek ievadīts sievietes dzemdēm. Un šeit tas gadījums man visu laiku tik tā kā lec ārā viena meitene. Kā jūs domājat, ko viņa dara? Viņa reklamē olšūnu donorēšanu un aicina meitenes 18-36 gadus vecas. Nākiet, kļūstiet par olšūnu donoriem, izdariet labu darbu, tā ir labdarība. Kas tam ir apakšā?
hormonus saņem ne tikai tā sieviete, kurā nespēja palikt stāvoklī, bet saņem arī tā, kas grib šo olšūnus nodot. Es izstāstīšu, kā tas notiek, tad tiek stimulēts, parasti sieviete izstrādās vienu olšūnu, un šeit tiek panācis tas efekts, ka tiek izstrādāts 6-8 olšūnas, pēc tam notiek punkcija, tā ir atkal manipulatīva iejaukšanās veselas sievietes organismā, un principā ar hormoniem tiek vesela sieviete, totāli čakarēta, es gribētu teikt tā. Un ja reklamē un aicina jaunas sievietes, pasargādīs vēl tās, kas nav dzemdējušas, jo par to maksā 1000 eiro. Ja aicina vienkārši nākiet, nododiet, ja jūs taču labu darbu izdarīsiet, tad es gribu teikt tā, neuzskaraties. It sevišķi, ja sieviete nav dzemdējusi, it sevišķi, ja viņai pašai vēl jāiznēsā bērniņš, viņa nedrīkst tur neko nedurt, ne hormonus lietot. Ja? Šeit izmaksas ir no 5000 līdz 10 000 jau. Un tās papildus pēdējais aplikācijas, kas tas ir, tās ir tehnoloģijas, kad iespējams uzlabot šo IVF iznākumu. Kas tas tāds ir? Tad pievieno vielas, kas palīdz embrijām pielikt pie dzemdes sieniņām. Viņš tur nelīp, vajag izdarīt kaut ko, lai viņš tur pieliktu. Tad embrija attīstības novērošana, par to tu maksā papildus vēl. Tad tiek stimulētas dzemdes sieniņas, ja nu gadījumā tur kaut kas nav, mēs vēl pastimulēsim to visu. Un, protams, arī tas, kad notiek embriju ģenētiskā pārbauda, lai atlasītu veselākos, ja, lai tos pēc tam varētu ievadīt sievietē. Un šeit izmaksas ir no 200 līdz 3000 katra šāda te manipulācija, aplikācija. Ejam tālāk. Lūk, par to IVF runājot, lai jūs saprastu, kas tas tāds ir un kā notiek šis te process. Tātad tā ir apaugļošana ārpus ķermeņa un sastāv no vairākiem posmiem. Vispirms notiek šo te hormonālā stimulācija. Sievietes vairākas dienas injicē hormonus, 8 līdz 12 dienas. Viņi saņem hormonus, lai šīs te olšūnas attīstītos vairāk kā daba vispār to ir paredzējusi. Tad notiek šo te olu punkts. Ja nopriedušās olšūnas ar adatu USG kontrolē izņem no olnīcām. Neliela anestēzija, bet mēs zinām, ka sievietes to jūt. Tad notiek apaugļošana laboratorijā, iegūtās olšūnas tiek apaugļotas ar partneru vai donoru spermu, tad embrija attīstība inkubatorā, un šitas zina, ko man atgādina? Jā, bija tāda filma, tie, kas ir mana vecuma, varbūt atcerēsies, bija tāda poļu filma, 83. gada saucās Jaunās Amazonas, jeb Seks misija. Ir kāds redzējis? Rekurleciņi vien. Jā, iesīm. Stāsts bija par to, kad notika pētījums, kur 2 vīrieši labākajos gados piekrita piedalīties pētījumā, kur viņus sasaldē uz 3 gadiem, lai pēc tam tur kaut ko tur skatītos. Un kaut kas tur noiet greizi, un tad, kad viņi pamostās, ir pagājuši 53 gadi. Viņi nesaprot, kur viņi ir, jo apkārt ir vienīgs sievietes, kas viņus tur novēro un dīvaini izturās, un beigās izrādās, kad ir noticis kaut kāds karš, ir aizgājuši bojā visi vīrieši, un tagad tās sievietes dzīvo, un viņas inkubatorās audzē sev bērniņus. Un toreiz, kad es skatījos, likās, ak, Dievs, uz kuriem pasauli vāk, bet patiesībā tā ir tagad īstenība jau, kā bērni tiek mēģinē audzēt. Un to, kas notiek dabiskie procesi, viņi tiek noliekti, viņus ļoti, ļoti ietekmē un izjauc. Ejam tālāk, tāda inkubators, tātad apaugļotās olšūnas 3 līdz 5 dienas laikā attīstās laboratorijas, tad ir tāds jauns termins embriju transfers. Es zinu, ka ir viesnīcas transfers, ir arī embrijiem tagad transfers. 1 līdz 2 embrijus ievieto dzemdē, tad atkal sievietei dod hormonālo terapiju, progesteronu preparātus, lai nedod Dievs neizgrūstu ārā to ovullīti. Un pēc 14 dienām notiek grūtniecības tests, lai pārbaudītu, būs, nebūs. Tā ir viena tāda cikls, ko iziet, un varbūt trāpās, varbūt netrāpās. Ja netrāpās, maksā no jauna, ejam nākamo pēc cik tur 2 mēnešiem. Un atkal viss sāks no jauna hormonālā stimulāciju, viss etaps. Par efektivitāti runājot, ja jau domāju, ja jau to tā piedāvā, kāda tur ir efektivitāte. Ja mēs tagad tā paskatāmies,
Protams, tas ir atkarīgs no sievietes vecuma. Līdz 35 gadu vecumam redzat, 40 līdz 50% nav nemaz tik augsts. Un pēc 40 gadiem ir vispār 10–20%. Un dažām sievietēm ir nepieciešami 2 līdz 3 mēģinājumi līdz iestājas grūtniecība vispār. Izmaksas. Par izmaksām es jau minēju, bet redz, kur tas viens IVF cikls ar savām mūšūnām ir aptuveni 2000 līdz 3500 eiro, ar donoru olšūnām 5000, 10 000 eiro, un dažos gadījumos daļus sedz valsts. Ja sieviete atbilst noteiktiem kritērijiem, tur vecums, diagnoze, apdrošinājums, bet vienalga, es dzirdēju vienu meiteni, kas šobrīd TikTokā arī ļoti par to dalās. Viņa iet šo IVF ceļu, un viņa arī ir saņēmuši šo valsts finansējumu, bet viņa nav samaksājusi kaut kāds 6000 klīnikai. Ar ko tad sievietē ir jārēķinās, ja viņa uz kaut ko tādu parakstās? Pirmkārt, stress, jo sieviete tomēr gaida, viņa cer, un katra neveiksme pirms viņas ir tāds liels trieciens. Dažreiz ir nepieciešama arī psiholoģiska terapija pēc neveiksmīgas IVF, jo sieviete jau tā kā, jau es atcerēsies, jau, ir, un atkal neveiksme. Ja IVF atkārto vairākas reizes, var būt fizisks un emocionāls izsīkums, un neskaitāmās manipulācijas ietekmē sievietes turpmāko veselību. Tagad parunāsim, kas notiek ar viņas veselību. Vispirms par bērnu veselību salīdzinot ar dabisko, dabiskām dzemdībām un dabisku grūtniecību. Priekšlaicīgas dzemdības notiek 2 reizes biežāk šādos gadījumos. Zemes dzimšanas svars var būt 1,5 reizes biežāk, tas nozīmē, ja priekšlaicīgs dzimis bērniņš, attiecīgi viņš var būt neiznesāts. Iedzimtas anomālijas 1,5 reizes biežāk tiek sastopams, jo daba pati pa sevi saka, nē, es neesmu gatavs, sievietes ķermenis nav gatavs, vai tas spermatozīts nav bijis gatavs. Un vienalga tas tiek darīts. Mātes veselība, kad pēc visu šito, ko sievietē dod iekšā, salīdzinot ar dabisko grūtniecību, viņām veidojās paaugstināti asinsspiediens, cukura diabēta risks un, protams, šis psiholoģiskais stress, ko sieviete piedzīvo. Tā meitene, kurai es sekoju līdz, kurai ir bijuši, man liekas, 1 vai 2 neveiksmīgi šie IVF gadījumi, viņai šobrīd ir pie psihiatra, viņai jau ir antidepresanti nozīmēti, un viņai jau iet cauri šim posmam, plus viņai ir parādījusies, kas viņai agrāk nebija bijusi migrēna ar auru. Tā kā jaunas diagnozes parādās, tāpēc tas nav tik nevainīgi, kā ārsti to pasniedz. Un tagad paskatīsimies uz ilgtermiņa sekām. Tas ir tas, ko, es domāju, ļoti daudz nerunā, jo naudas ir lielas, kā jūs redzat, un tas nozīmē, ka nopelnīt kāds grib ļoti uz tāda fona. Viens no tiem ir vēža risks, krūts, ulnīcu vēzis, jo sevišķi ar daudzām stimulācijām. Un te jūs redzat 2 bildes, 2 sieviešu pazīstamu sieviešu bildes, ko jūs visi atpazīstat, tā ir Anna Friske un Anastasija Zavarotņuka, kurai pēc šīm mākslīgām apaugšļošanām konstatēja smadzeņu audzējus. Un šobrīd šīs sievietes vairs nav dzīves. Notiek ulnīcu rezervju izsīkums, kad var iestāties arī šādai sievietei, kas ir ne tikai gājusi pati šo ceļu, bet bijusi arī par donoru olšūnu. Iestāties var ātrāk menopauze. Un arī hormonālais disbalans, kļūt nestabils cikls sievietēm. To visu skatoties, es domāju, ak, Dievs, mīļie cilvēki stāstīja par veselības koncepciju. Jo šis ir risinājums. Un tas tiešām spēja atrisināt, tūlīt es jums parādīšu to saucamos savus korāļu bērniņus. Es esmu dažiem bērniņiem karaļu krustmāte. Šeit viņi ir. 21. gada decembrī, kur sievietē bija ļoti nopietna diagnoze, viņa dzīvoja ļoti veselīgi, un viņa nevarēja palikt stāvoklī, un tur bija sarunas par to, ka laikam vajadzētu jau iesaldēt olšūnas, un kad jau attiecīgi jau varbūt nākotnē tikai kaut kādas cerības būs, un tad mirklī viņa piekrīt iziet veselības koncepciju. Viņa izgāja detoksiņu mazu, un viņa izgāja mazu pretparazitāro programmiņu. Un viss notikās ļoti ātri. Kur pāris viņiem bija dēliņš, un viņi kādus, 7 gadus nevarēja palikt stāvoklī.
Meitenei bija totāli nojaukta hormonālā sistēma, un viņa nekādīgi nevarēja palikt stāvoklī. Pāris abi divi tīrījās vairākus mēnešus, tie bija, man liekas, kaut kādi 7-8 mēneši, un tad izējot kārtējo pretparazitāro kursu, viņiem viss notikās, un piedzima Hanna. Apakšā ir viens bērniņš procesā šobrīd. Tas ir pats pēdējais tāds rezultāts, kur arī pāris vērsās pie manis ar to, ka viņiem abiem ap 30 gadi. Viņi jau bija lietojuši hormonus, man liekas, meiteni bija izvērusi par 2 ciklus ar hormoniem, un viņiem ieteica mani. Un tad viņi bija gatavi parakstījušies visu, ko ies abi divi, un viņi arī izgāja detoksu. Meiteni sāka iet pretparazitāro, un pēkšņi nedēļu pirms programmas beigās viņa zvana, viņa saka, viņa sūtēs 4 testus, es neticu, bet ir. Un šobrīd viņa ir otrajā trimestri. Un ārkārtīgi laimīgi, jo viņiem, tas termiņš ir janvārs, ka tur ir jābūt kādam šepucim. Jā, un šobrīd vēl viens mans tūs cilvēks, kurš arī 8 gadus nevar palikt stāvoklī, šobrīd sev iekrie 40 gadi. Un tagad es izstāstīšu te pēdējo stāstu, viņa saka, Vieneta, ko viņa lietoja? Tad es sapratu, viņa ir gatava. Viņa ir gatava. Es teicu, labi. Uzrakstīsim arī jums programmu, un tagad viņi iet detoks programmu abi divi. Ko es vēl gribu teikt šim te pēdējiem pārim, kad es jautāju, kas ir par lietu, tur bija spermatozīdiem galvas apgraustas. Tā to medicīnā tā kā skata. Kas tas tāds ir? Ja cilvēkam ir sēna organismā, tad bieži vien sēna ir tā, kas apgrauž vai no astes spermatozīdiem, un tad viņi paliek tādi vāji, viņi nespēj tur aiziet, kur viņiem ir jānonāk, viņi tur gausi ir, un tad viņi ārsti uzstāv to neoglektu %. Bet patiesībā sakot, ir vienkārši jātīra organismus. Un tad tie draudziņi paliek aktīvi, uzskrien, un tad viņi skrien tur, kur viņiem ir jāskrien. Un tad notiekās tas brīnumiņš. Tā kā es aicinu tiešām katru, ja jūs kaut kur dzirdat, ka kādam pārim neiet, tad ziniet, ka veselības koncepcija strādā. Viņa strādā, un šeit dzimst korāļu bērniņi. Es novēlu jums katram korāļu bērniņiem.